Esiet sveicināti OptiBet hokeja līgas spēlē starp Hokeja skolu Rīgu un Hokeja klubu Mogo. 55. vidusskola Rīgas Sergeja Žoltaka Haller. Vārdsargi, iespējams, kaut ko ir izpētījuši Hokeja klubu Mogo treneri. Viņš tik vaļā no saviem pretspēlētājiem. Laba piespēle uz otru malu. Vībana metiens un Feldbergs ripu notver. Piedzīvot zaudējums ar 1-4 Tallinas Panthēru komandai, tad domas par karjeras beigšanu nekādā gadījumā nebija. Vienīgās domas bija, kā smagi strādāt, lai atkal varētu šos metienu tikt cauri. Un tagad tālu piespēle, Hokeja skolē Rīgā metiens un Anšripu notver. Marts Kumpiņš izmantoja savus ātruma priekšrocības. Izspēlēt pret Henriju Anču. Sarkanīs metiens vārtī 1-0. Mogo atklāja mača rezultātu, neiemet tu, iemet tev. Labas iespējas bija Hokeja skolē Rīga, bet Devits Sarkanis izmanto savu metienu priekšrocības un ripu raida. Piespēle neizdodas, ripu tagad iegūst jau Mogo. Cīņa Gubovs. Iepriekšējā mačā tieši viņš guva uzvaru Sārds Puriņš. Piespēle, šeit skaisti. Bairuns uzvar iemetienā. Līžbērgs, tālāk jau Mēja metiens. Tās meties no distances Feldbergam arī problēmas īsti nesagādāja. Tagad tā piespēle Līžbērgam. Mēja viens pats pret jauniem hokejistiem. Mējā! Labi novaķēja pieredzējušo uzbrucēju un līdz saturīgam metienam arī netika Mogo komandas kapteinis. Zaudēja iemetienā Zaprivoda. Izcīna tomēr ripu, ātri gribēja adresēt to priekšā vārtiem. Metiens vārtī! 1-1! Hokeja skola Rīga izlīdzina rezultātu pēc aizsarga metiena, turpat vārtu priekšā. Kolēģis pielaboja ripu un Henrijs Ančs kapitulē šajā situācijā, un Mainieki izlīdzina rezultātu. Jūt, ka var gūt vārds. Sapurinās arī šo spēli. Un tagad iespēja tāda pie Anča vārtiem, bet tā netiek izmantot. Un Tolis Tovarišs ciet šajā epizodē, tikmēr Mēja vārtī! 2-1! Mogo izvirzās vadībā. Hokeja skola Rīga aizsargs Tovarišs bija cietis epizodē. Var teikt, 4 tā bija palikuši Hokeja skola Rīgas spēlētāji un Mēja no tāls distances pa zemi. Tālajā stūrī raida ripu. 13. vārtu guvs Koņeševs. Labi pasit ripu uz priekšu. Piebraudzē uzbrukumu uzreiz izpildi metienu Diļevka. Un 2-10. No to pretinieku kļūdu Ziemiņš joprojām ar ripu. Kaut tur ir Puriņš, iestādes kājas aiz vārtiem, piespēlē Vībanam. Vēl viens metiens, ripa iesprūdusi un vēl viens metiens uz vārtī. Mārtiņš Šulcs palielina Mogo pārsvaru. Ilgi veidojušos uzbrukumus Mogo hokejisti. Un Mārtiņš Šulcs savai bijušajai komandai. Arī viņš debitēja Latvijas čempionātā. Tāda karusela veido uzbrukuma teritorijā Mogo spēlētāji izdeidz vārdu priekšu Rēlīs. Kas pa seju Linardam Feldbergam. Ziemiņš. Vārtī! 4-1! Tā viņš šķiet, ka situācija noslēgusies, bet beigās tomēr noslēdzas ar gūtajiem vārtiem. Kuram Ziemiņam vārtu gūms jau otrajā spēlē pēc kārtas. Ziemiņš ar ripu meklē, kam adresāt Lejnieks no Asasa Leņķa. Tiesa gan, ko Asliņas nebija un Feldbergs ir metienu. Jā, un ripu vārtos 5-1. Pilnu banku gāja Hokeja skola Rīga, bet
Redzam, gūst arī 5. vārdus. Mogo hokeisti. Bet pēc iemtiena. Tagad 2-0 metiens. Un Felbergs ripu notvēr. Līdz ar to spēli galā. Mačs ir noslēdzies, uzvaru šajā duelī izcīna Mogo komanda. Pārspējot jauno hokeja skolu Rīga rezultātu 5-1.